Super aktuāls jautājums, ko man parasti jautā meitenes, kad es esmu kaut kur sabiedrībā. Noteikti tā nebūtu mana izvēle, un es tā nekad nedaru. Botulīna toksīns, kas ir nepieciešams smagunu smaidu korekcijai, tas daudzums ir ļoti mazs. Un var panākt un var gadīties tā, ka to tikai, ja izolēti ārstē smagunu smaidu, mēs varam panākt audu sensibilizāciju. Tūlīt paskaidrošu, ko tas nozīmē. Audu sensibilizācijas nozīmē, ka mēs vienu devu ļoti mazu ievadam noteiktā laikā, un ja mēs šo devu atkārtojam pēc 4 nedēļām un vēlamies to pašu efektu, visticamāk viņš nebūs. Jo par to laiku, par šīm 4 nedēļām ir izveidojušās antivielas mūsu ķermenī pret botulīnu terapiju, un tās antivielas ir pietiekoši lielā daudzumā, lai botulīnu terapija nākamajās reizītēs vairs nestrādātu. Šis pats mehānisms ir arī izskaidrojums ar to, ka, ja mēs neiroproteīnu veicam, mēs iepauzējam vismaz 3 mēnešus.